Tas reiz ir noticis. Aleša krustugunīs esošais Rēncānu autokluba rīkotais Žiguļkals kopš februāra ir iegūs Latvijas automobiļu federācijas labvēlību. Tad ir šo Vidzemes galā populāro amatieru krosa saietu turpmāk var izmēģināt jebkurš autosportists ar federācijas licenci, un par to soda sankciju nebūs. Precedenti jau bijuši, kaut vai Rolands Mēnesis par dalību šeit saņēmis bargus vārdus. Tagad tā ir vēsture, jo atsevišķiem klubiem, kas pierādījuši savu pastāvību, dota vaļa rīkot sacensības un licencētie sportisti vairs nebūs ķīlnieki. 25. februārī arī mēs apostījām gaisu šī seriāla 6. posmā Teperī. Kā pirmo uzmeklējām šī kausa kūrētāju Uģi Banderu. Klubu sacensības, tas gal galā tas taču ir pilnīgi legāls pasākums un viņas nekādā veidā, es domāju, turpmāk arī vairs netiks ierobežotas. Jebkurš autoklubs, viņš ir faktiski taču pēc savas būtības izveidots priekš tā, vai rīkot autosporta sacensības. Ja? Un lai audzinātu tos sportistus, kuri tādā mierīgā, teiksim, hobija gaisotnē iepazīst gan karogus, gan kārtību, kādā notiek autosporta sacensības, pamēģina un saprot, vai viņi grib attīstīties, iet uz priekšu, braukt kaut ko citu. Jā, un punkts uz I, ja piesakās autosportists ar lielo burtu, jā, tad legāli var tagad startēt. Mums jau viņi varēja legāli piedalīties visu laiku, ja, tā kā, un arī daudz ir piedalījušies, bet pateicoties aktivitātēm arī LAFA prezidijam ir lēmums pieņemts par to, ka reģistrēt kluba sacensības ir daudz vieglāk un saprotamāk. Šis tomēr ir hobija pasākums, ja tas nav lielais sports, tas nav ne Eiropas, ne pasaules čempionāts, ja, un šeit ir jāiemācās braukt, un manuprāt, tā uzvara, kas nāk bez kontaktiem, viņi ir daudz patīkamāk arī pašam sportistam. Mēs nekad neesam atbalstījuši uzvaru par katru cenu. Jā. Ir jauniem puišiem jāsaprot, kad ir iespējams apdzīt, izvēloties citas trajektorijas, pabraukt mazliet savādāk un tādā veidā nonākot pie uzvaras bez kontaktiem. Kā tos puišus var iemācīt? Tās ir arī tradīcijas. Mums 7 gadus nav bijis nekad savādāk. Mēs vienmēr esam vērsušies pret tīšiem kontaktiem, esam vērsušies pret to, ka automašīnām ir jābūt sagatavotām uz sacensībām, viņām jābūt vizuāli baudāmām. Jā. Ir jāiemācās vispirms braukt bez kontaktiem. Pēc tam, kad jūs aiziesiet uz lielo sportu, kontaktcīņi piemācīsies klāt. Šajā sacīkstā, jā, distance mēžonīgi liela. Tas ir forši, jā. Ir 60 apļi jāatbrauc un cilvēkiem kādu nedēļu pēc tam uz svaru zālīt nav jāiet. Sacensību laikā uzliktā distance patiesi pārsteidza. Ja autokrosa čempionātā visas dienas laikā tiek noriņķoti 20 apļi, tad te 3 reizes vairāk. Tā ir vesela rallija sprinta distance, kur katrā trases metrā nedrīkst atļauties vaļību, atstutēties pret citu sāncensi. Šādā situācijā mašīnu var iztaisnot tikai pret kupenu, kuras, protams, daudz viet taranēja. Par labu skolu šo pasākumu uzskata kaut vai Reinis Nitišs, te pārstāvot standarta Žiguļu ieskaiti. Reinis te šoziem uzvaru ir dalījis tikai ar vienu sāncensi – Rudolfu Šmitu, un šoreiz zaudējums Nitišam. Pirmajā fināla iebraucienā Reinis pats iebrauc kupenā, atdodot uzvaru Šmitam. Otrajā fināla braucienā vinnēts, taču trešajā atkal paspēlēts. Šādi pie uzvaras kopērtējumā netikt. Nebraucu vienu posmu, tas tāds mazs traucēk līdz čempiona titulam, bet domāju, ka cīnīsimies un viss būs labi. Jau šeit uzvarēts tikai vidējais brauciens, jā, prot otrais. Vidējais, jā, pirmajā tur viņš bija pārāks drusciņi, trešajā braucienā brauci gabalā pa priekšu, bija atrāviens, bet drusku ar sevi kaut kas nebija kārtībā pašam un jā, apdzinu viņš mani. Šmits tātad šoreiz ātrāks par Nitišu. Īsumā šogad pirmais starts tāds, tik interesants. Vairākas reizes apmainījāmies ar līderu pozīcijām. Tā, pirmo reizi tik interesants brauciens šo sezonu. Un vinētājos tu? Tā sanāca, varbūt bišķiņ paveicās, bet godam. Jā, Nitišs iebrauc kupu. Jā, tomēr tu vari titulēts braucējs, tomēr kaut kas tas jau pacelāt būtu apdzīt. Šmita un Nitiša duelis gan tika aizēnots, jo tajos pašos braucienos priekšā visiem startēja brīvās klases dalībnieki ar tādiem pašiem žiguļiem, tikai pārbūvētākiem. Starp tiem ātrākais auto bija dragreisā manītajam Ingusam Seipulam, zem kuru mašīnas kaputa arī atradās dragreisa disciplīnai domātais motors. Mašīna ir ļoti labi uzbūvēta, viss ir tāpat vēl šādi tādi mīnusiņi, jā. Šodien bija elektrības problēmas. Sāk cilindrs viens neiet, ja? Bet tāpat ar visiem 3 cilindriem viņš ļoti spēcīgi iet.
Būs uzvara! Nu, mēģinās. Nesanāca. Seipūs šeit otrreizais citu lēdrugiešu muguras. Ainārs Skrivļa īsos fināla braucienos spēja pievērāt Seipulu. Par to prieks, jo šī Skrivļam šoziem ir pirmā uzvara. Ainārs, sanāk! Sanāk gan, jā, ir labi. Kā tā, Ingus kļūdījās vai tu bez kļūdām nobrauc? Liekas, ka bez kļūdām nabrauc šoreiz. Bet bija labi. Būtu nav veiksmīgākā sacensība vispār šogad? Pagaidām, jā, tā varētu arī teikt. Jo? Braucam bez radzēm. Bez radzēm tomēr iet labāk.